tas labdien, tad sāku šoreiz atkal, jo mums ieraksts, tad jāsāk. Tātad Latvijas gada gradzena literatūrā šī ir šī gada pēdējā lekcija, bet pēdējā diskusija ir nākošajā trešdienā, kad Valdis Pāvels, Jānis Elsbergs, Ivete Kaiska un Andris Ērglis runās, kādas ir mūzikas, folkloras attiecības gan pagātnē, gan tagadnē. Un tā būs tāda Jāņu jau tādā veidā, jo tas ir jau ļoti tuvu Jāņiem. Un tātad šī ir 10. lekcija Latvijas gadu gradzenu literatūrā ciklā. Nākošais cikls sāksies, protams, septembrī, kad jaunas lekcijas, jauni cilvēki arī runās par dažādiem jautājumiem. Bet šis mēnesis ir veltīts, es paiešu nost, lai var tev redzēt, tieši kā folkloru izmanto mūsu dienās, folkloru un masu mēdī, un kā to izmanto reklāma. Jolandai Staugai patīk gan mitoloģija, gan arī mūsdienu folklora. Un šajā projektā viņa tātad runā par šo folklorizēšanos procesu, kas, paldies Dievam, Latvijā ir, jo kamēr folklora folklorizēja, dažādas lietas folklorizējas, var teikt, ka mūsu identitāte pastāv. Tad, kad mums vairs nekas nefolklorizēsies, tad varēsim teikt, ka mūsu identitāte ir pazudusi un vārds jau. Paldies profesorai Kalniņai par pieteikumu, tiešām prieks jūs visu šeit redzēt. Un šodien es runāšu par reklāmu, kas mūsdienās kļūst par neizbēgamu dzīves ikdienas sastāvdaļu. Un reklāma mūs uzrunā nemitīgi, uzrunā skatoties televīziju, uzrunā klausoties radio, atverot e-pastu uz ielas, pat gaidot rindā pie ārsta. Mums ir kāda reklāmas bukleta, uz kura ir kāds reklāmas vēstījums. Un, protams, reklāmas veidotāji izmanto visus iespējamos paņēmienus, kā piesaistīt mūsu uzmanību. Un visbiežāk tiek izmantot sabiedrībā atpazīstamais, populāri cilvēki, kino un literatūras fragmenti, un tikpat labi dažādi folkloras un plašākas tradicionālās kultūras elementi. Tad galvenais, lai šie paņēmieni būtu atpazīstami, iedarbotos sabiedrības apziņu. Un šajā lekcijā gan nerunāšu par reklāmu no zīmola un patērētāja identitātes viedokļa, tas jau Latvijā ir aprobēts citos pētījumos, bet mani kā folkloras pētniece reklāma saista no diviem aspektiem. Un pirmkārt, tā ir klasiskās folkloras elementu izmantošana reklāmā, respektīvi folklora kā iedvesmas avots un modelis reklāmas tekstu radīšanai. Un otrs aspekts, tā ir reklāmas tekstu tālā funkcionēšana, ikdienas kultūra, jeb citiem vārdiem, kā jau pieteica arī profesora Kalniņa, kā reklāmas teksts kļūst par mūsdienu folkloras sastāvdaļu. Un tad par šiem abiem par šiem abiem aspektiem, kā folklora dažādā veidā tiek iekļauta reklāmā, cik tas ir veiksmīgi vai neveiksmīgi un kā mēs to vispār uztveram. Un otrs, kā notiek šo izplatīto reklāmas tekstu folklorizēšanās. Bet mazliet ievadījumam. Tad interese par reklāmu un plašāku masu mēdījiem pasaules folkloristikā radās 20. gadsimta 60. un 70. gados, kad aizsākās interese par mūsdienu kultūras norisēm, krietni paplašinājās folkloristikas izpētes lauks un folkloras pētniecībā iezīmējās jauns pavērsiens, proti mūsdienu folkloras pētniecība. Un folkloras izpētes objekta robežu paplašināšanās 20. gadsimta 70. gados visvairāk ietekmēja 20. gadsimta sociālā fenomena plašsaziņas mediju atklāšanu, laužot priekšstatu, kā attīstoties tehnoloģijām un palielinātos plašsaziņu līdzekļu ietekmei, un līdz ar to arī pieaugot masu kultūras invāzijai, interese par tradicionālo folkloru var zust.
Un amerikāņu folkloristu Prislija Dembija rakstā Folkloru masu mēdīji uzsver, folkloras lietojums plašsaziņas medijos vairs nav saistāms ar tā sākotnējiem nolūkiem, piemēram, mācīšanu vai tradīciju tālāk nodošanu. Folklora drīzāk tiek izmantot kā saziņas līdzeklis vai gluži vienkārši apzināti vai neapzināti lietot adresāta uzmanības piesaisti. Viena no pirmajiem pētniekiem, kas uzmanību vērs uz folkloras elementu izmantojumu reklāmās, bija amerikāņi Alans Dandes, Toms Bērns, Toms Ellenbergers un citi. Un atbildes uz jautājumu, kādā veidā un ar kādu nolūku folkloras materiāls reklāmā tiek izmantots, viņi meklē galvenokārt pamatoties uz televīzijas reklāmu analīzi. Un pētnieki norāda, ka televīzijā redzamās produktu reklāmas pēc savas struktūras un izmantojumiem motīviem atgādina tautas pasakas, kur dominē brīnuma pasaulē ar tās varoņiem, maģiskie palīgi un maģiskie priekšmeti. Tā, mazliet atpakaļ. Druciņā aiziet uz priekšu. Jā, un kā uzsver Toms Bērns, pārdabisku vai maģisku folkloras elementu izmantošana reklāmās notiek vairāk asociatīvā līmenī, tādējādi reklamēto produktu parādot kā vēlamu un noderīgu. Un jau toreiz, 20. gadsimta 70. gados, pētnieki arī fiksēja, ka pastāv pārsteidzošas saistības ar televīzijas reklāmu augstajiem reitingiem, kurās izmantot pasaku elementu un tautas ticējumu, līdz ar to pierādot šāda veida reklāmu efektivitāti. Un arī vēlāko gadu pētnieku, kā amerikāņa Linda Dēga, norvēģieta Tūruna Selberga, britu pētniece Viktorija Luīza Ņūtona un citas uzsver, ka reklāmas teksts, kas balstīts folkloras tradīcijās, ir daudz efektīvāks no uztveres viedokļa. Un, lai noskaidrotu, vai tas tiešām arī ir un kā tas pie mums ir Latvijā, gatavoties šai lekcijai, es veicu nelielu pilotu pētījumu, proti tika izveidots tika izveidotas aptaujas anketas par visam 10 jautājumiem un izplatīšanai sociālajos tīklos. Un aptaujas mērķis bija noskaidrot, kā tiek uztvertas reklāmas, kurās izmantoti folkloras elementi. Un šajā aptaujā piedalījās pavisam kopā 71 cilvēks, 64 no tiem bija latvieši, kopā 7 vīrieši un 64 sievietes, vecumā no 17 līdz 67 gadiem. Un vidējais vecums ir 37 gadi, protams, tā kā tas notiek sociālos tīklos, tas ir piesaistīts manam profilam, līdz ar to attiecīgi arī vecuma izvēle un tā. Bet tā kā tas ir pilotu projekts, tad varbūt tālākajos pētījumos varbūt būs par vecumu grupām skatīts un kā citādi. Un izmantot izdevības, arī gribētu pateikt paldies visiem, kas piedalījās šajā aptaujas anketā. Es domāju, ka arī ir kāds no klātesošiem, kas šo anketu ir aizpildījis. Tā kā tagad varam redzēt visi kopā, kas mums visiem ir kopā sanācis un ko mēs domājam par šo folkloras elementu izmantošanu reklāmā. Tad par šiem rezultātiem runāšu visā lekcijas gaitā, bet pavisam sākumā gribu teikt par šo pirmo jautājumu, ka anketas sākumā tika lūgt cilvēkiem novērtēt 5 reklāmu pārus, respektīvi tika izvēlētas 2 reklāmas, kuru reklamēts viens un pats produkts vai produktu grupa. Tad viena reklāma bija ar folkloras elementiem, kā šajā piemērā, bet otra bez folkloras elementiem, tradicionāla reklāma, kā šeit, piemēram, šajā Apple reklāmā. Un respondentiem bija jāatzīmē no kopā 10 reklāmām sev tīkamākās. Tad 5 bija ar folkloras elementiem un 5 bez folkloras elementiem. Un rezultāti man arī nedaudz pārsteidza. Principā, tātad pirmajā vietā, es skatīšos tās, kas ir kārtēs pirmajās vietās. Pirmajā vietā bija Apollo interneta reklāma, 47 cilvēki izvēlējuši šo reklāmu bija, kur tātad Jāņa Vēniga un sievas pārvērš par procentiem. Otro vietu ar 40 balsīm dalīja grāmatveikala reklāma.
ar pasakas motīvu par zelta ziltiņu un eko-apavu reklāmu ar tautiskiem bruņķiem fonā, kas bija iepriekšējā slaidā. Un trešo vietu savukārt dalīja šī te Aira Baltika reklāma un tas smaidīgais pārlis no eko-reklāmas. Un tāda 4 no 5 piedāvātajām reklāmām, kas satur folkloras elementus, respondenti ievietoja vērtējumu skalas augšdaļā. Kas iezīmē to, ka apzināti vai neapzināti mēs tomēr vairāk uzmanību pievēršam uz reklāmām, kas asociējas ar ko pazīstamu, tuvu, pozitīvas emocijas raisošu. Nav šaubu, ka folklora tiek izmantot reklāmās, jo ir pierādījies, ka ar tās palīdzību iespējams pārdot produktus, norāda arī folkloras pētnieki, taču reklāmas panākums slēpjas tieši tās burvībā un pievilcībā. Cik pievilcīgi reklāmas veidotājiem ir izdevies izveidot reklāmas, kas cenšas mūs uzrunāt, liekot tieši vai netieši atsauces folkloru tautas tradīcijām, runāšu tālāk ar plašāku vizuālu un audiālu reklāmas piemēru spektru, kas pamatā būs no pēdējo 10 gadu latviešu lielākiem preses izdevumiem, bet būs arī internetu un TV reklāma. Un šos piemērus cenšos saistīt arī ar aptaujā paustiem respondentu viedokļiem. Bet sākšu ar tradicionālo svētku vizuālās simbolikas izmantojumu raksturojumu masu mediju reklāmās. Protams, nav nekāds jaunums, ka folkloras elementu izmantojums reklāmās pieaug, tuvojoties tradicionālajiem svētkiem, Jāņiem, Ziemassvētkiem, Lieldienām. Un sevišķi plaši svētku simbolika tiek izmantota vizuālā efekta radīšanai, apspēlējot to visdažādākajos veidos. Tātad Jāņa vainags, galvā vīram ar savieptu seju, kurš reklamē kuņģa pilienus, vai Jāņa bungas fonā, pretapdeguma līdzekļu reklāmā, meitene tautas stērpā lauku vidē, fonā ugunskurs un tam līdzīgi. Uzkrītos ir šo reklāmu līdzība, vienkāršība un zināms šablonisms. Uzolopu vainagu un Jāņa zāles kā obligāts elements Jāņa laika reklāmā, brūnrēbes olas pupozot tuvojoties lieldienām un tā tālāk. Tad reklāmā izveidotajiem simboliem jābūt atpazīstamiem un viegli saprotamiem. Tādējādi piesaistot uzmanību un raisot asociācijas. Šķiet, tieši šī iemesla dēļ reklāmas veidotāji cenšas lieki nesarežģīt, meklējot pēc varbūt mazāk trafaretiem svētku simboliem. Un reklāmā vai viens no galvenajiem uzdevumiem ir runāt ar cilvēkiem saprotamā veidā, akcentējot to, kas viņam tajā brīdī varētu būt svarīgs. Un vizuāla efekta radīšanai tiek izmantotas arī dažādas svētku tradīcijas, jo reklāmas vēstījums, kur vizuālais un verbālais miedarbojas, ir daudz efektīvāks no uztveres viedokļa. Taču arī šeit visbiežāk runa par tradīcijām, kas visiem ir labi pazīstamas. Īpaši raksturīga šī tendence ir Jāņu laika reklāmām, kur reklāmas veidotāji pamatā operē ar populārākajām līgo svētku ierašām. Piemēram, kā šeit, lekšana par ugunskuru, Sonija Eriksona reklāmā, lai jautras līgodziesmas jūsu jaunajā tālrunī, vai papardes ziedas meklēšanu, jauna papardes ziedas atrašanas aparātu, visu var sarunāt. Atsevišķi izdalāma ēdienu reklāmas svētkos, kas īpaši izvērsta tieši Jāņa laikā. Ar Jāņa vainagu vai Jāņa zāļu fona vairāk vai mazāk piesaistošā un atprātīgā veidā patērētājiem tiek piedāvāts svētku ēdienu, alus, sieras, pīrāgu un tā tālāk, atkarībā no svētkiem. Turklāt latviešu svētku simbolu reklāmā tika rotaļīgi apvienot ar citautu svētku simboliem, piemēram, skaists krāsot brūnganos toņos lieldienu olas un majonēzes burciņa, no kuras auga zaķaulas, kā šajā reklāmā. Īpaši daudz internacionālu tēlu motīvu ienāk Ziemassvētku reklāmā, kas saistīta ar lielu komercializācijas tendenci. Uz Ziemassvētku vecīšu dāvanu maisu un neglīšu fonu tiek piedāvāts krāšņi, izraudāts dažādas pārtikas, sadzīves preces un pakalpojumi. Jebkurš reklāmas teksts ir ziņojums,
Un tuvojoties kādiem noteiktiem svētkiem, reklāmā tiek ietērpta noteikta vēsts, kas tiek nesta potenciālajiem reklāmas adresātam, piemēram, Ziemassvētkos centrā tiek izvirzīta dāvināšanas ideja. Gandrīz katra otrā reklāma vēsta par labākajām dāvanām un pievilcīgākajām atlaidēm kā dāvana tieši jums. Reklāma atspoguļo sabiedrības vispārējo vērtības orientāciju. 21. gadsimtā tā ir orientācijas patērētāju vēlmi vajadzību apmierināšana, kas ir tirgus ekonomikas nosacīta. Arī aptaujas anketā uz jautājumu, kā jūs vērtējat folkloras iekļaušanu reklāmā, 48,2% jeb 41 respondents norādīja, ka tas ir labs mārketinga paņēmiens, tuvojoties gadskārtu svētkiem. Un tāpat 25%, jeb 22 respondenti atbildēja, ka tas piesaista uzmanību, raisa pozitīvas asociācijas. Atbilde kaitina bija 10,6%, jeb 9 respondentiem. Daži respondenti bija arī norādījuši, ka tas lielā mērā atkarīgs no tā, cik prasmīgi, gaumīgi šie folkloras elementi ir izmantoti. Var runāt arī par citiem tradicionālās kultūras simboliem, kas reklāmā tiek ietverti nacionālā komponenta radīšanai. Un arī šajās aptaujas anketās respondentiem izvērtēšana tika piedāvāta vēl salīdzinot nesen gan televīzijā, gan arī presē vērojamā Limbašu piens reklāma. Es domāju, jūs arī viņu atceraties. Un respondentiem tika vaicāts, kādas emocijas, kādas asociācijas un emocijas raisa šī reklāma, kāpēc. Un atbildes bija diezgan līdzīgas. Tāds veselīgs Latvijas produkts ar tradicionālām vērtībām, attēls asociējas ar laukiem, svaigu gaisu, tīra vidi, kurā cilvēki dzīvo ilgi un veselīgi, atsaucas uz tradīciju, ilglaicīgu vērtībām, pamatīgums, uzticība, kvalitāte, omulība, labklājība, reģionālās un nacionālās piederības izjūta, patīkamas asociācijas, jo saistās ar pasakām, bērnības atmiņām, saistās ar latvisko vecmāmiņas kāto galdu lauku sētā, vai rosina iztēli par latvisku sakoptu ainavu un daļamata meistaru darbu. Tad var secināt, ka uzsvaru liekot uz tradīcijām, paudžu vērtību pārmantojamību, ekoloģiskumu, lauku vidi, dabiskumu, reklāma, ja tā ir profesionāli veidota, uzrunā, raisa labas asociācijas, un šajā gadījumā tajā izmantotā simbolika sevi ir attaisnojusi. Lai gan izskanēja atbildes pēc šīs reklāmas samākslotību, klišejiskumu un reklāmas veidotāju pārcentību. Vēl runājot par šo nacionālo kompetentu radīšanu, gribētu parādīt mazliet citu veidu reklāmu. Tā ir televīzijas reklāma, kurai, domāju, lielākā daļa no mums savā laikā ir dungojuši līdzi. Tā reklāma bija pirms 2 gadiem, 2013. gadā rādīta. Un tā ir Latvijas mobilā telefona kampaņas reklāma. Varbūt nedaudz ieskatām. Maestro spēlē klavieres, bet viņš ir sliktā omā, jo pirmā rindā neklausās tik buras telefonā. Kādi tagad Twitterī ir komentāri likti, un pazaudējies pianists un samezglojas pirksti. Reiz dāma korķī sēdēja un tīklā rāva tetri, un kaut ko citu spēlēja vēl šoferīši 4. Vēl sajuka, kur bremzes ir un sagadījās gāzēt, nu saskaņoto protokolu pareiz leju plādēt. LMT rekomendē, cilvēks tā nav rācija, galvenā ir tavas īstās dzīves aplikācija. Apsolīja runāties un bučoties zem liepām, tā vietā tīklā meklēja, kur atlaides uz riepām. Tā nodomāja meitene, vai tā būs visu dzīvi, un attiecību statusā sev ierakstīja brīva. LMT rekomendē, cilvēks tā nav rācija, galvenā ir tavas īstās dzīves aplikācija.
Šī reklāma, kas 2013. gadā tika atzīta par vienu no labākajām Latvijas reklāmām, aizrāva ar savu vieglumu un arī uzrunā lielā mērā pateicoties liktei asociē uz latviešiem tuvajiem tautsdejas soļiem. Un asociatīvitātes nozīme, ka šajā reklāmā nostrādājas teicami, reklāmā uzsver daudz pētnieku. Reklāma tā ir mākslas radīt ražotājai nepieciešamās asociācijas. Izdzirdot vai ieraugot reklāmu, cilvēkā būtu jārodas no noteiktām emocijām un atmiņām. Bez vizuālajiem simboliem preses un televīzijas reklāmās tiek izmantoti folkloras teksti. Šeit atrodam visu latviešu folkloru žanru elementi. Dziesmu folkloru, vēstītāju folkloru, īsā folkloru. Ja runājam par vēstītāju folkloru, jāsaka, protams, reklāma neatspoguļo pasaku teiku pilnā veselumā. Tā izmanto tikai kādu noteiktu sižetu vai motīvu koncentrētā formā, tieši tik daudz, cik to prasa reklāmas specifika. Visvairāk pasakas elementi izmantojam raksturīgs tieši televīzijas reklāmām, kur gluži kā dzīvnieku pasakās, dzīvniekiem piemīt spēja runāt, ja atceramies šobrīd aktuālās Svetbanka reklāmas vai SMS kredīta reklāmas, vai reklāmas, kur maģiskais palīgs ierodas īstajā brīdī, un pelnrašķīti tiek uzpilti balti tikai tāpēc, ka viņiem mājās ir tīrīšanas līdzeklis cifri. Atcerieties, šī reklāma tika rādīta bērnības Ziemassvētkos. Tiek izmantot dažādi tautu pasakas, arī literāras pasakas. Un šeit ir piemērs par Sniegbaltīti. Atvainojos. Sniegbaltīte jau otro dienu neizkāpa no gultas. Viņu mocīja drūdzis un sāpēja galva. Rūķi nesa viņai dāvanas, bet tas nekā nelīdzēja. Kas palīdzēs Sniegbaltītei? Palīgā skrien Ibumetin. Ibumetin suspensija ar zemeņu garšu tieši bērniem. Drudža un sāpju mazināšanai jau no 3 mēnešu vecuma. No pasakām reklāmas veidotāja iecienītākā ir pasaka par zelta zivteņu. Arī tāpat zelta zivtiņas tēls, piemēram, iedzīvojas Tele2 priekšmets karstas reklāmā. Savā laikā tika izmantots arī ikgadējā LMT reklāmas kampaņā, piepildu vēlēšanās un citos. Tāpat Latvijā pēdējos gados reklāmu un dažādu sociālo kampaņu veidotāju vidū šķiet populāri kļūst pasaka Trīs svētiņu un vilks. Atcaucot daudziem no mums prātā spilgtas bērnības atmiņas. Un tā arī vēl viena fragmentiņa, vienkārši ilustrācija. Es šo gribēju nākamo. Tā. 3 sivēni nolēma būvēt mājas. Pirmais tūliņ ķērās pie darba, taču prieks par paveikto bija īsts. Katra mājiņa sabruka. No salmiem drošu māju neuzbūvēsi. Arī otrā sivēna māja drīz vien bija gatava. Te pēkšņi arī šī mājiņa sabruka. Ar zāriem tā pati kļūda. Trešais sivēns pie mājas būvniecības ķērās pamatīgi, izmantojot atbilstošus materiālus. Gluži kā aicina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Pievērs uzmanību būvmateriālu eksploatācijas īpašībām, pārliecinies, ka būvmateriāli atbilst paredzētajiem mērķiem, ievēro ražotāju sniegtos norādījumus un esi gudrs. Būvē droši. Vairāk būvē droši LV. Es ceru, ka varbūt šī reklāma, kas arī šobrīd ir aktuāla un to rāda Latvijas pirmajā programmā, rosinās kādu mazo bērnu izlasīt arī šo pasaku par 3 svētiņiem un vilku. Vismaz tā varētu cerēt. Bet, jā, tā kā pasaku tēla motīvi vairāk raksturīgi tieši televīzijas reklāmām, bet tomēr arī preses reklāmās var novērot pasaku elementus. Dažkārt reklāma var būt veidota kā atsauces kādu noteiktu pasaku, kā piemēram šajā Tehniskās universitātes MBA programmas inovācijas un uzņēmējdarbības reklāma, kas atsaucas pasaku par balodi, protu. Un reklāma saka, tu zini pasaku par balodi, zini kā tā beidzās. Paldies universālajai nejaušībai, mēs neesam baloži, mums vēl visi priekšā. Tad reklāma pieprasa jau erudītu lasītāju, kur zinās, par ko tad ir runa. Man šī reklāma ļoti iepatikās, un arī šajā savā anketā es to iekļauju kā vienu no jautājumiem. Vaicāju uz respondentiem, vai jūs zināt pasaku, kas izmantot šajā reklāmā? Un varēja izvēlēties vairākas atbildes. Un tātad
61%, 44 cilvēki atbildēja, ka jā, zina pasaku, reklāma man ir saprotama. 16 respondentiem 22% pateica, ka pasaku īsti neatceros, bet saprot, par ko ir runa. Bet 9%, 12 respondenti pateica, ka nezinu šo pasaku, nesaprot, par ko ir runa. Un zīmīgi, kā atbildi nezinu šo pasaku, nesaprot, par ko ir runa, izvēlējušies praktiski visi tie, kas kā tautību norādījuši krievu vai citu. Es tiešām pārstāju visas šīs anketas, un tas bija ļoti pārsteidzoši, ka principā visi, kur bija krieva vai cita tautība, bija izvēlējuši šo te atbildi nezinu šo pasaku. Tātad šīs reklāmas adresās nepārprotami ir latviešu auditorija. Un jāsaka, ka folkloras materiālu izmantojuma reklāmās, izņemot pasaku motīvus un saprotiski plaši pazīstamas folkloras tēlus, pamatā ir lokāls raksturs. Respektīvi, tas var tikt saprast tikai noteiktā vidē, šajā gadījumā uz latviešu auditoriju orientētā informatīvā telpā, par kādu uzskatām latviešu presi. Ja runājam par īso folkloru, jāsaka, ka tendence reklāmās vairāk izmantot īso folkloru, tādas sakām vārdus un pārnes ticējumus mīklus. Latvijā aktualizēsies tieši pēdējos gados, un reklāmas veidotāji meklē lakonisku īsu frāzi un tādu piedāvā īsā folkloru. Liekas, ka, protams, reklāmas veidotājiem vispateicīgākie varētu būt sakāmvārdi, taču tiešā veidā reklāmās tie parādās salīdzinoši maz. Vairāk tiek izmantotas dažādas sakāmvārdu modifikācijas, saglabājot atsauci uz latviešu sakāmvārdu. Šajā Eiropas globālās navigācijas satelīta sistēmas reklāmā, tad augšpusē lieliem burtiem rakstīts meklēt adresu siena kaudzē. Un, kur atpazīstam sakāvārdi, nemeklē ārdu siena kaudzē, ne ārdu siena kaudzē gan atradīs. Un šajā gadījumā šis ievietotais sakāvārds pilda asociatīvu funkciju ar mērķi būt pamanītam. Vai šie sakāmvārdi īpaši, ja runa par pārveidotiem sakāmvārdiem mums ir atpazīstami, tieši ar šādu mērķi anketā bija iekļauts šis nākamais piemērs. Un tad tika vaicāts, vai un kādu folkloras tekstu pārunu atpazīstat šajā reklāmā, un kā jūs vērtēt tājas iekļaušanu reklāmā. 36 respondenti, ja pusi aptājot precīzi norādīja, ka atpazīst sakāmvārdus, kā sauc tā atskan vai kā sauc tā mežā atskan. Vairāk piemērā saskatīja arī sakāmvārdu, ko sēs to pļausi. Anketās tika uzsvērts, ka piesaistoši tieši meitiņu tēli tautas tērpos, kas pastiprina šo verbālo tekstu, radot pozitīvās emocijas, jo reklāma publicēta pērn, tad vispārējo dziesmu un deju svētku mēnesī. No īsās folkloras, īpaši preses un interneta reklāmā vispopulārākie ir ticējumi. Bieži vien reklāmas veidotāji cenšas piemeklēt savai firmai un konkrētajai situācijai piemērot ticējumu, iekļaujot to reklāmā tiešā veidā, kā piemēram, kādā lido reklāmā, Ziemassvētku naktī jāēd 9 reizes pēc kārtas, tad nākošais gads būs bagāts. Pārtikušā no gada jūs lidot. Tad, pavisam elementāri. Tā ir mūsu specifika, mēs tādu iekļaujam arī reklāmā. Līdzīgi tas ir arī šajās lielveikala Maxima un bankas NordLB reklāmās. Es veļos, NordLB man laikam nav, man ir tikai Maxima, jā. Tad jāņa naktī jāmeklē papardes zieds, un kas to atrod, un tad būšot laimīgs. Laimīgs būs arī tas, kas Maxima veikalos līgo cenas ieraudzīs. Tā kā tuvojās līgo svētki, reklāma šajā gadījumā ir tieši laikā, jā. Bieži vien tautas ticējums ir pielāgots konkrētai vajadzībai, mainot ticējuma saturu, bet saglabājot tā tradicionālo formu, kā šajā nākamajā Air Baltica reklāmā. Reklāmas auglis, kas Jāņu laikā Birce ķirsa pērk, tam rudenī skaists ceļojums gaidāms, veidots ievērojot klasiskā ticējuma formu, tad ievadītāji kas, tam un gadskārt svētkus kā maģiskas darbības realizēšanas laiku. Jāsaka, ka folkloras formas, tradicionālās, topošās un jaunās un pārveidotās parādās neskaitāmos pārstāstījumos. Tās mainās atkarībā no attiecīgā plašsaziņas līdzekļa, kas to pielāgo savām vajadzībām.
Jo asprātīgāk un veiksmīgāk ir attiecīgā folkloras elementu izmantošana, jo lielāks šā elementa turpmākās izdzīvošanas daudzveidīgās iespējas. Ticējumi ir tāds folkloras žanrs, kas ļoti veiksmīgi tika izmantots, veidojot jaunu saturu jaunai saziņas situācijai. Reklāmās tiek izmantots arī mīklas, lai gan tiešām ļoti reti. Un šī reklāma ir samērā jau sena, tā datēta 2009. gadu, bet tajā laikā bija gan preses reklāmas, gan arī TV reklāmas ar šīm mīklām. Un šī mīkla, tad oranži ir kā dzinteriņa, bet nav dzinteriņa, mīkst un garšīgi, kas tas ir. Veidot pēc formas līdzībām ar tautas mīklu, bet tās autors ir konkrēti cilvēks, šajā gadījumā iespējams bērns. Te jautā Digni no Liepājas. Tātad caur mīklu lasītājs viegli tiek iesaistīts komunikatīvajā procesā, kas ir viens no reklāmas uzdevumiem piesaistīt, ieinteresēt visiem iespējamiem līdzekļiem, radīt nepieciešamās asociācijas. Tālāk par tautas dziesmām. Un jāsaka, tautas izmantojums preses reklāmās vairāk saistīts ar gadskārtu, ierašu svētkiem, īpaši Jāņiem un Ziemassvētkiem, un tā saucamo slēpto reklāmu, kas ir firmas apsveikums, pateicības vārds saviem klientiem, sadarbības partneriem. Un tā kā tuvojās Jāņa, es arī gribētu sākt ar vienu reklāmu, ko Dobela dzirnānieks pagājuši gadu, ko tad vērsās pie saviem patērētājiem. Vasarā no graudu krabas līgo, līgo, iekrīt mūsu darbas kās līgo. Dziesmas svēti iznākumi līgo, līgo, visi mūsu ražojumi līgo. Makaroni jaunās zvaigznes līgo, līgo, mūsu vārdu tālu aiznes līgo. Un pat Sicīlijā, Romā līgo, līgo, par Dobeli visi domā līgo. Lai put milti, lai birst tupas līgo, līgo, lai top kūkas svētas tupas līgo. Spēks, ka kaulos ēdot putru līgo, līgo, nevajag vairs kamas utru līgo. Kas tur nolikt tavās dauzās līgo, līgo, šopers iebraucis ir auzās līgo. Papars iedu gaida ļoti līgo, līgo, turot rokās bēzas lotu līgo. Kam tā stāja, kam tie pleci līgo, līgo, šeit ir jauni, šeit ir veci līgo. Pačaks Noris nevarēja līgo, līgo, pagaut laiku neizturēja līgo. Zirnavmeistars jautrā prātā līgo, līgo, sit pa skundi garām trāpa līgo. Zeme noklājās tik balta līgo, līgo, milti tiene rudens saula līgo. Lopu ēdinātājs Jānis līgo, līgo, to, kas trušiem pasniezušiem līgo. Tagad Jāņos Gardu muti līgo, līgo, Tiesā 105. zuti līgo. Priekšnieks Kristaps labā lomā līgo, līgo, makaroni viņam somā līgo. Jāņos tos pie alus kausiem līgo, līgo, karināt pa jums uz ausīm līgo. Lai nāk jautra Jāņu diena līgo, līgo, gadā tā ir tikai viena līgo. Gadā tā ir tikai viena līgo. Visus savus draugus sveicam līgo, līgo, pateicības vārdus teicam līgo. Pateicības vārdus teicam līgo. Jā.
Es ceru, ka jums radās jau līguma uzskaitījums pēc šīs ietardīgās reklāmas. Jā, šāda veida apsveikumi vairāk gan raksturīgi ne pa televīzijai, bet, man liekas, tieši presē, un vairāk tieši reģionālajā presē atgādinot par savu kompāniju reizē. Un tendence tos izmantot reģionos joprojām ir ļoti dzīva, atšķirībā no nacionālā mēroga preses, kur to skaits ir strauji sarucis. Un arī tūlīt pat mēs atverot jebkuru avīzi, reģionālu avīzi, ļoti daudz šādas te dziesmas varēsim arī lasīt. Runājot par tautismu izmantojumu reklāmā, jāsaka, tautismu teksts var tik iekļauts reklāmā tiešā veidā, reizē vizuālajiem simboliem, kalpojot kā papildinošs fonds svētku noskaņas radīšanai. Un šāda tendence bieži vien tiek izmantot lielveikalu reklāmās, gan televīzijā, gan presē, gan arī iecienīts paņēmiens internetu reklāmā, sociālajās tīklos, piemēram, tajā pašā Facebookā. Un šeit man ir arī viens piemērs no Facebook, kur ir arī citēta tautas dziesma, laba Jāņa māte, gardus raušas izcepusi, kviešu milti, pāpaugšu krēmiņš, pavirsinu. Un otra reklāma arī ar tautas dziesmu fonā, un šo tad esmu darīt nocitēšanās Jānīta Kalniņā, kur nāšu uguns, kura lai sildās Jāņa bērni, Jāņa nakts līgotami. Bet šis citētais piemērs, diemžēl, parāda arī kādu negatīvu iezīmi folkloras tekstu izmantošanā, kas arī norāda uz reklāmas veidotāju zināmu paviršību attiecībā pret izmantojamo materiālu. Proti, šis tautsdziesmu teksts ir neprecīzs, un šajā gadījumā šādu dainu nav iespējams atrast, vienkārši šī daina rekonstruēta pēc prātā esošajām līdzībām, izskatās tā kā pēc dainas, bet īstenībā tā ir mākslīgi konstruēts teksts. Un diemžēl šādi piemēri nav retums, kaut gan šobrīd jau tā kā ir dainaskapis pieejams un nav jāies biblioteku un vienkārši var atrast un ielikt dziesmu, bet parasti visbiežāk arī es kaut ko atceros un kaut ko ierakstu, un tāds arī aiziet arī tālāk tautās. Bieži vien tautismi tiek apzināti pielāgot firmas vajadzībām, saglabājot atsevišķas tautismu rindas, formas, stingro pantmēru, kā šajā IT kompānijas website reklāmā. Kas arī kā reklāmas piemērs tika iekļauts aptaujas anketā. Un respondentiem tika vaicāts, kā jūs vērtējat latviešu folkloras tekstu izmantošanu reklāmā, tos pārveidojot un pielāgojot firmas specifikai. Un tad līdzīgi kā šajā piemērā. Un visvairāk tika izvēlēta atbilde cits, kā jūs arī varat redzēt, tad 32% izvēlējās šo atbildi, kurā bija ietverts gan tādas atbildes, ka ļoti labi, ka spējam folkloru pielāgot šodienai, patīk, ja to dara kvalitatīvi, ja ir patiešām asprātīgi, tad izraisa pozitīvas emocijas, bet vairāk bija tāda atbilde, kas negatīvi vērtēja konkrētos piemērus, uzsverot, ka tā ir tautsdziesmu profanizēšana, vulgarizēšana, banalizēšana, kas rada negatīvas asociācijas ar padomu laikam līdzīgām kolhoznieku tautsdziesmām, ja atceramies tādas. Arī citos respondentu viedokļos tiek pausts, ka noteikti nevajadzētu citēt taisīt rīmas, it kā tautsdziesmu stilā, jo tas atgrūž, vai arī citēju jābūt piesardzīgiem ar tautsdziesmu izmantošanu, taškārt un bēršķīgums, kas veidojas tās pielāgot mūsdienām, attur uztvert pausto informāciju nopietni. Nu jā, šeit var tikai piekrist, tautsdziesmas tiešām ir tas folkloras žanrs, kas ļoti labi pakļaus dažādām variācijām un izmaiņām. Un mainot atsevišķas rindas, reālijas viegli veidojas teksti ar jaunu satura nozīmi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kā tas tiek izdarīts. Un kā veiksmīgu un efektīvu piemēru, tātad nevērš par slikto, bet par labo, kaut gan tas fons ir tāds, kāds viņš ir. Es domāju, ka jums visiem joprojām spilgti prātā ir šī reklāma. 2008. gadā bija tādas skarbās Jāņu dziesmas, kas mums, domāju, ka visiem vēl ļoti labā prātā, bet paklausīties. Es atvainojos, gribēju to reklāmu, un kaut kā nevedās ar tehniku šodien. Tā vēlreiz.
dzer un mauc ar motociklu līgo, līgo, dzer līdz jēga apenēsi līgo. Smadzenes pa bemja stiklu līgo, līgo, svēki senču kapenēsi līgo. Nu, ja nebūs, tad, es domāju, ka jums atmiņā tas ir atnācis un tad, jā, kaut kā, nebūs nekas. Tad, jā, šīs dziesmas, lai gan pagājuši ir 7 gadi, anketās jau pēc atgādināšanas cilvēki par tām atcerējās un minēja kā ļoti labu piemēru, kā tautsdziesmu tiešām var ļoti veiksmīgi izmantot dažādās reklāmas kampaņās. Un tās joprojām ir kā prātā esoši arī tiem cilvēkiem, kas ļoti tālu ir no folkloras. Tad ļoti svarīgs ir šis kvalitātes aspekts, ar kādā veidā mēs šīs tautsdziesmas izmantojam. Un tieši to respondenti arī visvairāk bija uzsvēruši, atbildot uz jautājumu, vai jūsuprāt būtu vairāk atbalstām folkloras izmantošana reklāmās, vai gluži pretēji, to vajadzētu ierobežot. Un 80% respondentu atbalsta gaumīgu, asprātīgu, kvalitatīvu un profesionālu folkloras elementu izmantošanu reklāmās. Un kā izskan atbildēs, saprātīgi izmantot folklorais pozitīvu noskaņu vai uzticību, vai atbalstu asprātīgu un kvalitatīvu izmantošanu. Folklora tāpat ir mūsu saprašanas fundaments, kas mūsos iebūvēts, pat ja mēs paši to neapzināmies. Tiek uzsvērts arī, ka folkloru var un saprātīgas robežās vajag to izmantot reklāmās, jo, kā norāda respondenti, tas apelē pie nācijas kultūras arhetipiem. Tādā veidā tiek aktualizēts latviešu tautas mantojums, tādā veidā cilvēks pievērš lielāku uzmanību reklāmai, vairāk iedziļinās tajā. Piedāvājums zināmā mērā kļūst tuvāks un uztveramāks, jo laba reklāma rada interesi atcerēties vai uzzināt vēl kādu labu tautsdziesmu vai izteicienu, tad tas vērtējums pozitīvi. Jā, vismaz tā, kāds iemācīs kā tautsdziesma, arī tāds viedoklis. Tas padara mūsu folkloru dzīvu, tas popularizē folkloru plašām tautas masām. Un tomēr dažkārt šī robeža starp to, ko var un nevajag izmantot, ir ļoti trausla. Un, kā norāda respondenti, var izmantot, bet trausla ir gaumas robeža, kas droši vien ir individuāla un atkarīga no uztvērēja pieredzes un zināšanām folklorā. Atbalstāms, ja reklāma ir asprātīga un gaumīga, bet, ja nav izdevusies, tad tiešām sadusmo par folkloras vulgarizēšanos. Vai arī folkloras izmantošana reklāmās būtu atbalstām, ja to dara profesionāli, respektīvi pārzina folkloras izvēršanu un tēlu būtību un veiksmīgi to pielieto mūsdienu situācijai. Vai pārāk uzskatām un uzbāzīga vēlme reklamēt savu produktu, izmantojot it kā vispār pieņemt pozitīvu un pazīstam folkloras elementu, drīzāk atgrūž, nevis piesaist. Vai vēl kāds viedoklis pārspīlēt nevajadzētu, kas par daudz par skādi, taču reizēm, piemēram, uz gadsimta svētkiem folklora patīk asociācijas. Un tāpat arī tiek minēti priekšnosacījumi folkloras elementu izmantojumu, ka būtu vairāk varbūt Latvijas produktiem tikai jāizmanto, vai jāiekļaut tikai oriģinālā veidā. Tāpat mazāk jāizmanto tautsdziesmas, bet vairāk, piemēram, īso folkloru vajadzētu izmantot. Tāpat jāievēro, ka ir kaut kādas lietas un tā būtu tēmas, kurās folklora labāk neintegrēt. Tad, kā izskan šajās anketās, pareizi lietots folkloras izmantojums reklāmā būtu ļoti iedarbīgs līdzeklis, radot ilgstoši atmiņā paliekošu un emocionāli spēcīgu ziņojumu. Kaut vai ņemot šo Skaibo Jāņa dziesmu piemēru.
Jo reklāmas ir folkloras tēliem, motīviem, simboliem, tiešiem vai pārveidotiem, bet atpazīstamiem folkloras tekstu fragmentiem piesaista auditoriju asociatātes līmenī, atmodinot cilvēka kolektīvajā apziņā esošās zināšanas. Reklāmas ar folkloras elementiem veido aptuveni 1/5 no latviešu masu mēdīju publicētajām reklāmām, taču tuvoties svētkiem īpaši jāņem šāds reklāmas skaits pieaug. Un pateicoties ar folkloras tekstu, ritmiski organizētai struktūrai, kas viegli paliek prātā, paudžu paudzēs iepazītiem folkloras tēliem, motīviem un simboliem, kas ātri raisa nepieciešamās asociācijas, folkloras elementu iekļaušana reklāmā padara to ne tikai uztvērējami piesaistoši, bet arī veido etnisko kolorītu, reizē iegūstot nozīmīgu lomu kultūras normu un vērtību sistēmas transformācijās. Taču, lai šāda reklāma būtu veiksmīga un sasniegtu savu mērķi, tai jābūt kvalitatīvai, gaumīgai, pārdomātai un profesionāli veidotai. Tieši šie kritēriji visvairāk, kā jūs arī dzirdējāt, tika uzsvērti respondentu teiktajā. Un tāpat ir jāpiekrīt izskanējušam viedoklim, ka vairāk būtu nepieciešams iekļaut folkloras oriģinālu tekstus, īpaši no īsās folkloras, kas piedāvā plašas un vēl maz izmantotas iespējas reklāmas veidotājiem atrast īsto un produktam atbilstošāko folkloras tekstu. Analizē reklāmas piemēri apliecina, ka latviešu materiālā vērojamas līdzīgas tendences folkloras izmantojumā kā citur pasaulē. Īpaši tas attiecās televīzijas reklāmām, kurām vairāk ir internacionāls raksturs. Un folkloras elementu iekļaušana preses reklāmā, manuprāt, ir vairāk pozitīvu vērtējums procesu, vispirms jau no folkloras aktualizācijas viedokļa, tā neiznīkst, bet tiek pielāgoti jaunām komunikācijas iespējām. Tas ir arī pozitīvais emocija aspekts, ko sniedz folklora un kas svarīgs reklāmas veidotājiem, protams, ja šī reklāma ir izveidota kvalitatīvi. Un noslēdzot šo lekcijas daļu, vēlos padalīties arī ar, manuprāt, labāko šī gada reklāmu. Vēlos, lai mēs vairāk tiktu uzrunāti šādā veidā. Lai es gāju, kur es gāju, es negāju rindā stāvēt. Lai es gāju, kur es gāju, es negāju rindā stāvēt, rindā stāvēt. Tas tak ir pat muļķim skaidrs, ka vismājās izdarāmies. Tas jau ir pat muļķim skaidrs, ka vismājās izdarāmies. Evidēja laba dzīve, ne par nieku nedomāju. Evidēja laba dzīve, ne par nieku nedomāju. Visas manas naudas lietas pašas sevi risināja. Visas manas naudas lietas pašas sevi risināja. Nu, puisīti gan zinās internetu izmantoti. Redz, cik ātri tev tas gāja, sen jau tā vajadzēja. Ir 21. gadsimts, nestāv rindā. Portālā www.latvija.lv ir vairāk nekā 300 e-pakalpojumu, kurus var veikt, neizejot no mājas. Šī reklāma ir šogad tapusi reklāma gada pirmajā pusē, te vēl varēja redzēt arī mūsu televīzijās, ceru, ka esam pamanījuši. Ļoti gribētos, lai šāda reklāma būtu ar mums tiešām vairāk. Un jā, šīs un arī iepriekšējās reklāmas varbūt jums likās tādas garas, bet principā televīzijā viņas tiek sadalītas vairākās daļās un tiek rādītas pa sižetiņiem. Līdz ar to varbūt tas arī vairāk piesaista skatītāju. Jā, un tālāk gribētu pāriet uz lekcijas otro noslēguma daļu. Un gribu teikt, ka, protams, reklāma nenoliedzami ietekmē sabiedrībā notiekošie procesi, taču iespējami ir pretēja tendence. Reklāma var būt tā, kas kā īpašs komunikācijas veids ietekmē sabiedrību. Reklāma citē, pārstāsta, pārdēvē, iesaistot jaunās komunikācijas situācijas un tādējādi tā kļūst par mūsdienu kultūras sastāvdaļu. Reklāma ne tikai izmanto atsevišķus elementus no folkloras, tradicionālas tēlus, leģendu sakāvāšanu tautsdziesmas, bet televīzijā reklāmās bieži dzirdētās frāzes, pateicoties to ritmiski organizētajā formā, viegli paliek prātā, un mēs to tālāk sākam lietot savā ikdienā. Šeit man ir daži piemēri, es nezinu, varbūt auditorijā būs vēl citi. Stilman nozīmes visizšķir slāpes, pret reklāma savā laikā bija, bet joprojām šis teiciens ir aktuāls
tuvākas mājām, tuvākas sirdī, Rimja reklāma. Pie mums cēsīs nefiltrēt alus, tev ir draugi tavs zelts, zelta alus, kopā jautrā kādas čipši, Ahoj, Bebrakungs, Colgate, Herbalife. Ja man būtu pelmiņas, gan tevi pacienāt, Rīgas mejasnieks, tas bija pirms pāris gadiem, bet arī vēl joprojām saziņā mēs to izmantojam, izglābt draugu, neļaus esiet pie stūra reibumā. Tā kā šie ir tādi, ko es pamanīju kā populārākos saukļus, varbūt jūs varētu papildināt vēl šos pret kādiem citiem, jo parasti, kad arī vaicāju šajā aptājas anketē, es uzdevu jautājumu, vai jūs izmantojat reklāmā dzirdētos saukļus, un man atbildēja, ka nē, neizmanto, un šādus saukļus es nemaz nezinu. Bet pastoties, kas notiek sociālos tīklos, Twitterī, Facebookā un citur, un arī kaut kādos virtuālajās saziņas telpās, var redzēt, ka mēs ļoti daudz lietojam šos saukļus, paši pat par to nepiedomājam. Tas vienkārši ir mūsu ikdienas runā jau ienācis tā, ka mēs vienkārši runājam un paši vairs nejūtam, ka mēs runājam reklāmas vārdiem. Un šeit ir atlasīti vairāki piemēri, un piemēra atlasīšanai es gribētu pateikt paldies Baltu filoloģijas studentei Zandai Zemzerijai, kas palīdzēja šos piemērus arī piemeklēt. Un, jā, tad šeit, kā mēs redzam, kas notiek ar šiem reklāmas saukļiem, tad visbiežāk reklāmas teksta maiņa nenotiek, bet teksts tiek lietots ar līdzīgu situatīvu nozīmi kā reklāmā. Nu, piemēram, ir tik labi, ka jauno var sākt ar siltām aizkustām asajām tevi draugi, tavs zelts vekā. Ja teiciens tevi draugi, tavs zelts nebūtu izdomāts, es to šodien izdomātu, jo viņa lieliski. Jā, vai arī, piemēram, nu jā, šeit var pastīties. Tālāk, piemēram, Ahoj, Bebrakungs, Ahoj, Bebrakungs, lien ārā radiģos uz pasauli šodien pirmo reizi. Vai Ahoj, Bebrakungs, ko man darīja, lai man būtu tik balti zobi. Atcerieties šo reklāmu ar bebri, kurš spiltis baltiem zobiem žilbeņāja cilvēkus. Un tā reklāma arī bija mēs pāris gadiem, bet mēs joprojām, redzēt, ieraksta 12. gads un 13. gads, joprojām to arī lietojam. Taču, lai arī tekstuālā maiņa nav notikusi, ar reklāmas tekstam varbūt ir pretēja lietošanas jēga. Kā piemēram šeit, šāda aprīlī stiluma nozīmes visu izšķir slēpes. Vai nedēļas dienā no nozīmes visu izšķir kompānija. Stiluma nozīmes visu izšķir zīkšu spēju. Pārtiena no nozīmes visu izšķir tik slāpes pēc naudas un varas. Tāpat arī šeit tu vispār filtrē, ko tu runā, ne pie mums cēsīs nefiltrē, vai arī pie mums neretā nefiltrē. Un tā tālāk, principā, īpaši jaunieši runā, to var ļoti labi pamanīt, ko tu filtrē, pie mums Rīgā nefiltrē. Ja? Nu, tā. Šādā veidā. Vai arī šeit arī ļoti populārs šis izglābt draugu, neļaus esiet pie stūra reibumā, kā izglābt draugu, neļaut pītot dzērumā. Vai arī izglābt draugu, neļaut dziedāt bez licences. Vai izglābt draugu, atņem peldbikses. Izglābt draugu, pasaka, kur aiziet pusdienās. Vai arī atņem telefonu, tad izglābt draugu, atņem telefonu, neļaut rakstīt reibumā un tā tālāk. Tā kā ļoti daudz, un šis izglābt draugu, neļaus esiet pie stūra reibumā, un arī šis teiciens, kā stilam no nozīmes visus šķir slāpes, man liekas, šie divi top, ir tādi arī izteikties teicieni, reklāmas frāzes, kas ļoti ir ienākuši mūsu ikdienā, un var teikt, ir tāda būtiska mūsdienu folkloras daļa. Tāpat bez šīs ikdienas atziņas reklāmas teksts, mainot kādu komponentu tajā, tiek veiksmīgi izmantot citos reklāmas tekstos. Nu, piemēram, kopā jautrāk, jāatcerieties šo te ādas čipšu reklāmu. Ērtāk un stilīgāk, pie mums šobrīd atlaists līdz tik un tik procentiem, tā tālāk. Vai arī kluba metro reklāma. Metro šajā jubilejā sezonā uzņem apgriezienus, domāsim par stilu, par to, kam ir nozīme par slāpēm. Nāc un esi daļa no metro.
un tā tālāk, vai arī, piemēram, mikrofona ierakstu mājaslapā, gaidām demo ierakstu no jaunajām grupām, valodainām nozīmes, stilām nozīmes, visu izšķir jūsu idejas. Un tā tālāk arī šādu reklāmu, kas ir reklāmas, kas ir radītas iedvesmojoties no šiem reklāmas saukļiem, arī nav mazums. Un tad, ko mēs varam par to secināt, tad mēs lietojam tekstu pamatā no aktuālajām reklāmām, un to ietekme uz mūsu ikdienas sarunu visbiežāk ir īslaicīgi. Taču atsevišķi saukļi dzīvo 10 gadus un ilgāk. Un es domāju, ka jūs noteikti atceraties, 90. gados bija tāda populāra reklāma, jums ir problēmas, nieki, to atrisinās komercfirma Mauseklītes. Un šī reklāma ir pagājuši jau krietni ilgs laiks, man liekas, kāda paudze jau paspējusi uzaugt. Šī reklāma joprojām, šis reklāmas augs ir dzīvs, un mēs savā saziņā šo te saukļus problēmas nieki lietojam, un tas ir iegājies pilnīgi, jo tā brīvi neapzināti. Jau var teikt, ka jaunradīja reklāmas tekstu varianti, nonākot aktīvi apritē, turpina mudpār tradīciju un tādējādi bagātina mūsdienu folkloru. Tas ir tāds ātrā pārskrējienā viss, ko es jums gribēju pastāstīt. Atvainojos par tehniskām ķibulēm, varbūt par ātro tempu, bet gribējās daudz un aptver daudz. Un ja ir kādi jautājumi papildināt, varbūt jums ir kādi saukļi, ko es neesmu piefiksējis, kas labprāt varbūt dzirdētu. Varbūt ir kaut kādas lietas, par ko rosinātas padomāt, vai es labprāt uzklausīšu. Vai pētīs reklāmas aģentūras, kuras vairāk izmanto folkloras motīvus, kuras Jā, paldies, tas ir labs jautājums. Diemžēl es neesmu to darījis, bet tas varbūt būtu viens no kaut kādiem nākamajiem soļiem, jo tas tiešām būtu interesanti. Jā, tāpat savā laikā man ļoti interesēja tā Svetbanka reklāmas ar dzīvnieciņiem. Un es zinu arī, kad ir šīs, arī šos reitingus pēta, protams, vai cik tas ir iedabīgi un tā, un es arī vērsoši pie šiem datu, pie šiem reitingu speciāli, respektīvi pie kompānijiem, kas nodarbojas un prasīja, vai nevarētu pētnieciskiem mērķiem dabūt šos datus, cik daudz cilvēku to skatās un kāds ir šie reitingi. Man teica, ka diemžēl nē, man jāvēršās pie šīs katras kompānijas, jāprasa atļauja, ka tas viss ir konfidenciāli. Tā kā grūti varbūt to apkopot, jo, protams, mēs nekad nezinām, ka šis ir reklāmas autors, un ļoti grūti tā varbūt. Bet varbūt vajadzot kaut kādas aptaujas vispār, izējot pa aģentūrām, bet tas ir iespējams, nezinu. Es sapratu, ka jūs vairāk tieši latviešu presi vai tikai latviešu presi? Principā šobrīd pagaidām latviešu presi, jā, jo, ja, piemēram, kaut kāds, kas ir krievodā, tulkos tās pašas Karpātu dziesmas, bija krieviski, jāskatās krievis, bet, tā krievu presi es neesmu skatījis, nē, tas varbūt arī kāds, jo, jā, tā kā tas ir tāds sākts pētījums, tā kā, varbūt tas ir laika varētu būt interesanti, paskatīties, kā tas tur notiek, bet tur atkal, tur atkal būs gan citi simboli, gan cits, varbūt mazliet savādāk, bet jā, tas arī būtu varbūt viens no tālākiem pakāpieniem. Teikts, ka reklāmā nevajag izmantot tabu tēmu. Kas precēm vai vispār reklāmai ir tabu tēma? Priekšpēc, ko viņi reklamē. Tabu tēma. Nē, tur nebija doma par to, ka reklāmē tabu tēmas. Reklāmē pilnīgi visu. Tur bija runa par tabu, kad folkloras elementi izmantojumu uz konkrētām lietām. Un šeit man uzreiz prātā nesen sociālajos tīklos, piemēram, tas pats ornamenta zīmes, vai mēs varam visu ar viņu izmantot. Piemēram, bija runa par apakšbišu sēriju sievietēm, ja, kur bija dažādas baltu etnogrāfiskās zīmes. Vai sieviešu apakšbišas ir tā vieta, kur likt baltu etnogrāfiskās zīmes? Bet ja valstu karogs var uz apakšbišēm likt, tad... Tāpēc uzskapīju. Kāpēc nē? Protams, ir pieeja. Sajauks tad vīrieši un sievieši apakšbišēm. Kādam jau tiks Protams, vienkārši, kā mēs to uztveram, mēs runājam par auglību, tad jā, viss ir kārtībā. Bet tur pat jauna dievība bija izdomāta. Jā, tur bija arī dievība. Man arī ļoti uzrunāja, un mēs tā aizgāja, ka mēs reklamējam šīs zīmes, kas ir sieviešu veļā, tad, vai varbūt ir kaut kādas tās tabu tēmas, ka tomēr nevajag līdz šīs latviešu folkloras kaut kāds elements. Ja es pareizi saprastu no jūsu aptājas, tad tie bija jūsu
jūsu loks. Protams, ja mēs liekam aptauju sociālās tīklos, tad, protams, tas ir tie cilvēki, kas ir manā lokā un kas tālāk šo ziņu padod attiecīgi savam lokam. Bet viņi ir manam lokam piesaistīti. Šajā ziņā sociālajiem tīklam tā ir specifika. Jā, un tāpēc tas ir pilotprojekts tikai, pilotpētījums, varbūt tālākos soļos būtu varbūt arī kaut kā, plašākai sabiedrībai varbūt ārpusē savu loku pasīties, kas notiek, jā. Bet no otras puses, šajā gadījumā šīs atbildes bija ļoti, kā es redzēju tajos piemēros, speciāli viņas ielauka, viņas bija ļoti izvērstas. Viņas, principā, tā kā šī aptauja veidot bija tā, ka obligāti bija kaut kas jāieraksta, nevarēja pāriet uz nākamo jautājumu. Līdz ar to cilvēki tiešām labprāt izpaudās. Un tas man liekas arī, jo tā kā šī personiskā piesaistes caur šo manu sociālo profilu, tad arī, tas atbildes, man liekas, bija tāds vairāk, tāds plašākas, dziļākas. Tur bija viens, tur pirmkārt bija cilvēki, tur sociālais tīkls norādīja to, ka pirmkārt cilvēki grib, prot rakstīt, ja, tā vienkārši sakot, ja. Un otrs, ka tas ir kāds vecums tam sociālā, protams. Jo man liekas, ja tur būtu vairāk tā 16 gadiem, tad man liekas, varētu arī būt citādā. Jā, tas būtu pētījums interesanti pavērst par sociālām grupām. Es bija arī, ko es pat apsmēdējos, kad, ja skatās par, tur bija arī izglītības līmenis, tad šiem visiem 101 cilvēkam 80% bija maģistra grāds, 10% bija doktora grāds. Jā. Varētu teikt, tas bija tā izglītot cilvēku. Neizglītot sieviešu, jo jā, sieviešu. Bija arī par kādiem, jā, principā bija tā, ka vecumā līdz 25 gadiem bija 20 cilvēku laikam, tā kā, nav tas rākatī. Tā kā, jā, bet tāpēc ir šis pilotprojekts, kas uzsver jau vairāk kārt, un es domāju, ka tālāk, protams, lai tiktu klāt tiešām plašākai auditorijai, tad arī kaut kā savādāk jāmēģina to darīt. Tas ir, protams, vienmēr saistīts ar papildus izmaksām un kā tālāk. Jā, vēl? Kādi? Ir kādi jautājumi? Vai varbūt kādi saukļi, ko jūs varētu padalīties, ko jūs lietojat savā ikdienā? Jā, droši jautājiet, komentēt un atvainojiet par tehniskām tibalēm. Bet tos, kā viņi parādās tā jaunākajās, kā parādās tekstos, vārds viņus tā plaši? Es vienkārši tos konkrētos saukļus, kas arī gan, kas aptājas anketās bija respondenti uzrādījuši, gan, kas man pašai nācies, tomēr viņus ik pa laikam skatos cauri un pierakstu arī, ja. Un es arī viņus paskatījos arī, kas notiek, teiksim, Twitterī viņiem. Šajā gadījumā bija tikai Twitters paņemts. Ļoti daudz ir arī dažādos vienkārši publikācijās, ļoti daudz ir virsrakstos tiek iekšā. Bija kaut kādos bija kaut kāds raksts par auto izstādi, par auto lietām un tā tālāk. Tā kā ļoti daudz vienkārši arī presē parādās brīvi. Un vēl viens, pirms 10 apmēram gadiem bija kaut kas līdzīgs skatīts. Un toreiz folklori visvairāk bija lietojuši banku reklāmās. Tieši bija izteikts Ieogarni skatījās, ja? Viņai darbs bija viens. Un viņai tātad bija banku reklāmas, un otrs, kas bija no laikrakstiem, izteikti tas bija laikrakstam Diena. Jā, viņai bija tieši par Dienu, kā folkloras skatītāji, jā. Vai tagad ir kas mainījies 10 gados? Bankas? Ja par bankām tiešām es atceros savā laikā, ka bija tā Pārtikas banka, viņai bija pirms Ziemassvētkiem bija maza grāmatiņa kā ticējumu, kas saistīta ar naudas lietām, gan no folkloras paņemtie, gan paši izveidotie. Jā, bankās gan vairāk, protams, es šeit runāju par masu mēdījiem, jo tēma mums ir folklora masu mēdīja. Bankas tās būtu atkal, jā, bet viņiem arī ir tās kaut kāds, teiksim, arī vides reklāmas un tādas reklāmas ir vairāk, bet, bankās jau tagad ir, jā, dzīvnieku tēma, kas ir šis dzīvnieku pasakas elements vairāk dominē. Bet par to, kuros laikrakstos vai kuros mēdījos ir vairāk, jā, agrāk tiešām bija tā, ka bija Dienā un Dienā joprojām, kā viena no
centrālajiem laikrakstiem joprojām ir šis procents diezgan liels, bet šobrīd, tā kā tā situācija mainīsies, tad vairāk ir šī reklāma, pirmkārt, protams, televīzijā joprojām, tas ir tāds būtisks spēlē tās reklāmas tirgu joprojām, tad arī ir šajos visos glancētajos žurnālos, Ievas māja, Ievas stāsti, Santa un tā tālāk. Un tāpat arī internetā ļoti daudz sociālajos tīklos, Facebookā, piemēram, Facebookā draugos, kur šīs specializētās lapas, kur mazas kompānijas reklamē savu preci un tuvojoties svētkiem, tūlīt būs jāņa, pasīties, kas notiek. Mums uzreiz būs piedāvājums, nāciet pirkt un fonā tautsdziesmas, tas tā normāls formāts. Bet ir arī, principā, tāda laikraksta, kuros principā nekad nav bijis reklāma, kā piemēram, ar folkloras elementiem, kā piemēram Latvijas, respektīvi, neatkarīgā, kā arī Latvijas avīzē ļoti maz praktiski nevar atrast. Tā kā, jā. Presē sarūk, bet pieaug internetā un arī televīzijā joprojām ir daudz. Paldies!